Labrīt visiem šajā brīnišķīgajā dienā, mārketingā un reklāmā. Vai jūs mani dzirdat? Labdien! Jā, visi var dzirdēt un arī var redzēt. Arī var redzēt, super, brīnišķīgi. Tātad mēs pagājušajā stundā beidzām runāt par vienu no koncepcijām, kas bija mārketinga koncepcija, un tagad mēs esam tā kā sapratuši, kas tas ir, kā tas strādā. Un šodien mēs turpināsim, runāsim mēs par produkta koncepciju. Un tas sasniedzamais rezultāts būs, ka jūs spēsiet atšķirt, kas tad ir produkta koncepcija un kas tad ir mārketinga koncepcija. Tātad mēs redzam slaidu pirmo par produktu un kas tas ir. Tātad pirmais mums ir jāsaprot, ar ko tad atšķirās produkta koncepcija no mārketinga koncepcija, un tā ir produkta pamat ideja. Produkta koncepcija ir produkta pamat ideja, kuru mēs sākam ar to, kas tas varētu būt, kam tas varētu kalpot, un, protams, tad nākamais solis būtu par pārdošanas konceptu, un, protams, tad ražošana un mārketinga. Bet pats par sevi ir jāsaprot, kurš produkts, kurā brīdī būs tas, ar ko mēs varētu startēt. Ja mēs šobrīd tādā īstermiņā skatāmies, tad ārā līst lietus, sāksies rudens, tātad mums visnotaļ, ko varētu piedāvāt un kas būtu aktuāls, tās būtu rudens sezonas preces, sākot ar lietussargiem, beidzot ar apaviem, drēbēm, varbūt pat mājas interjeram kādas siltas un mājīgas lietas. Tās varētu būt, kas varētu tā kā iet un kas būtu nepieciešams priekš labas pārdošanas. Ir studenti, kuri tieši šajā brīdī, oktobrī, sāk tirgot savus ražojumus kā sveces un rāda mājīgumu tieši ar lavandu vai rožu smaržām. Tātad arī, protams, ar ēteriskajām eļļiņām, kas ir citrons, lai veicinātu mājas siltumu. Un, protams, kā mēs zinām, lavanda attīra arī un nomierina pašu cilvēku un dezinficē visas, teiksim, baceļus, kas varētu būt mums apkārt. Tātad, tad, kad mēs esam sapratuši, kas būs tā produkta koncepcija, mēs varam noskatīties uzreiz arī YouTube video, ko jūs, ja jums ir iespēja vai nav iespēja, kur QR kodiņš ir, jūs varēsiet noskatīties to savā telefonā. Un es ieslēgšu datorā. Tas droši vien, kad varbūt kāds arī pat ir to redzējis. Un mēs noskatīsimies, tikai man tagad būtu jānošēro, noskatīsimies Samsung produkta koncepciju, lai jūs saprastu, kas tas tāds ir. Tikai pasakiet, vai jūs redzat man YouTube? Jā. Jā. Tātad minūte video. Tātad šeit pat vairs nav jautājumu par to, ko mēs skatījāmies, kādu produktu, visi šo pārzina. Un tā doma ir tāda, ka pie produkta koncepta, ja tas ir zināms produkts, tad tam nav lielas nozīmes vai kā šo produktu mēs reklamēsim. Bet, ja tas ir nezināms produkts, tad neapšaubāmi mums vajadzētu vairāk izstāstīt par to, kas tas būs produkts, kam tas kalpos un kādā veidā mēs to, teiksim, ģenerēsim. Tātad tas arī ir, kad mums ir produkts, mums ir telefons, jauns modelis, un tad mēs aizējam, kā arī te stāstīts ir par to, kad mums ir ražošanas koncepcija, tātad šeit ražotājs jau ir pastāstījis, ar ko tad
Labi, šajā gan video to baigi nevar redzēt, bet tā kā citos video ir pat izstāstīts, ar ko atšķirsies šis modelis no iepriekšējā. Un tas arī ir tas mārketinga koncepts, kad šī brenda piekritēji šo modeli uzreiz arī vēlēsies iegādāties. Kas tad ir produkta koncepcijas, tādas rakstura lielumi, ar ko mēs viņu varam atšķirt un saprast? Tātad produkta koncepts paredz, ka pircēji priekšroku dos labākajam produktam un, protams, kas atšķirās ar kaut kādām īpašībām vai dizainu vai iesaiņojumu vai kaut kādiem tehniskiem parametriem. Un otrs būtu uz produktu orientēta organizācija, kad vadība tieši uzspēlē uz tā produkta uzlabošanu. Viens ir tas, kad ir parastie pircēji un ir korporatīvie pircēji. Un ražotājs, ja tieši tas pārdevējs, ir ar saviem piedāvājumiem rada tās atšķirības. Piemēram, ja mēs skatāmies, ka mēs kā parastie cilvēki varam iegādāties jebkādas lietas par kaut kādu summu, kas noteikts veikalā, jeb biržā, atkarībā, ko mēs pērkam, bet ja mēs skatāmies, teiksim, korporatīvajiem, un ja viņiem ir nepieciešams tāds produkts, pieņemsim, Samsungs ražo ne tikai telefonus, bet viņi ražo arī iekārtas priekš saules paneļiem, iekārtas priekš speciāliem ražošanas, teiksim, detaļas priekš iekārtas, lai funkcionētu vai varētu uzņēmums darboties ar attiecīgo, pieņemsim, to pašu čipšu veidošanu, tātad viņiem ir nepieciešama mikroshēma, ko ražo pats Samsungs. Te ir tā atšķirība, kad ir preces, ko mēs varam iegādāties kā parastie klienti, un korporatīvie ir tie, kas var nopirkt ne tikai to, ko šobrīd mēs varam, bet arī papildus citas produktus, ko mēs, tā kā mums tas nav nepieciešams, bet viņiem, korporatīviem, jeb uzņēmumiem, tas būs nepieciešams. Un tātad, lai mēs saprastu, kas ir svarīgākais produktu konceptā, ja jūs kaut kad izdomāsiet pašā Junior Achievementā veidot, tad jums jāsaprot, ar ko sākt produktu attīstību. Protams, pirmais būtu kvalitāte un tā izpēte, ja jūs vēlaties, teiksim, ar kaut ko maziņu, ja jūs vēlētos veidot tās pašas sveces tirgot dažādos dizainos, tātad būtu jāsaprot, kurš parafīns izraisa alerģijas. Pieņemsim, es esmu ļoti alerģiska pret tieši parafīniem, un ja tās ir ķīmiskās, kuras tiek vairumā iepirktas no Āzijas valstīm, tad šim kvalitāte īstenībā nebūs tāda augsta, kā parafīns, kuram ir paredzēts tieši vegāniem un kas nesastur ķīmiskās vielas. Nākamais, protams, ir ražošana un sadale. Ražošana sadalē būtu jāsaprot, vai šo produktu mēs veidojam kā vienu tādu kā sortimentu, pieņemsim tur čiekura formā, vai tur trīsstūrīša formā, ja? Vai tur tieši kaut kādos trauciņos saliec, vai tur pretī veidojam mākslas darbus. Ja? Pie pārdošanas jāsaprot, kādas cenas būs, vai tās būs mērenās cenas vai augstas cenas. Nu, un, protams, ja jūs esat iepirkuši tās no Āzijas valstīm parafīnu, protams, cenas būs mērenas, jo arī izēvielas ir bijušas lētas. Bet ja jūs pērkat parafīnu, kas ir veidota no citādām augu izcelsmes vielām, tad tā cena nevar būt mērena vai zema, tātad tās būs augstas izmaksas. Un, protams, virzīšana tirgu būtu jāsaprot, kurš cilvēks būtu gatavs tādu naudu, pieņemsim 20 līdz 25 eiro pirkt sveci. Un kur jūs to varētu tirgot? Tātad mums Latvijā ir brīnišķīgi veikali, kā Pērļotava vai Latvijas Pērle, kurā uzņēmums, teiksim, pats nesaražo, bet viņi piesaista vietējos ražotājus, un šajā veikalā mēs varam redzēt pašmāju uzņēmumus, kuri darina un veido ar savām rokām savās mājās daudzus dažādus produktus. Protams, ir arī internetu vietnēs ļoti daudz sastopami mazie uzņēmumi, kuri veido savus produktus, sākot no mazu bērnu kleitu un apģērba šūšanām, beidzot ar rotaļlietu izgatavošanām, kas ir gan
koka rotaļlietas, gan austās, gan šūtās, jā, adītās, un vēl daudzas lietas, jā, gan beidzot pat ar metāla apstrādi, jā, kurus sūta uz ārvalstīm. Tas nepaliek šeit Latvijā, jo tas ir ļoti dārgi, un tad būtu jāsaprot, ka Latvijas tirgus ir ar zemiem ienākumiem, un daudzas lietas Latvijas vidusmēra latvietis īsti nevar iegādāties. Bet, ja jūs veidotu tās pašas sveces, pieņemsim ar bišu vasku vai ar vegāno parafīnu, tad, protams, pēc dizaina Amazonā, eBayā, Šeinā var tirgot savu produkciju par tiešām ļoti labām cenām, konkurētspējīgām. Tad, kad mēs esam sapratuši, kādiem mūsu produktam ir jābūt, tiem standartiem, mēs varam iet tālāk un, teiksim tā, lai saprastu, no kādām kļūdām tad mums būtu jāmācās, tad nelielas vēstures ieskats. 30. gadi bija masveida ražošanas pasākums, jā, un tātad, ja mēs zinām, ja ir liela ražošana, tā ir kvantitāte, un kvantitāte nevar atbilst kvalitātei. Ja? Tātad katrs uzņēmums cenšas pārspēt savus konkurentus un iekarot attiecīgo klientu tirgu, bet tad ir jāsaprot, ar kādām cenām. Ja vēlamies pārņemt lielāko klientu klāstu, lielāko tirgus daļu, tad būs zemām cenām jābūt. Bet, ja ir zemas cenas, tātad tas nozīmē, ka tā kvalitāte būs arī zema. Un tad ir otrs, kad kvalitāte palielinājās, jeb izteica paši pircēji, saprata, ka pērkot daudz un lētas lietas var neatmaksāties. Tātad sākās veidoties pilnīgi cita skatu prizma, kad pats patērētājs pateica, ka nē, vairāk es nevēlos zemas kvalitātes produktu, bet es esmu gatavs maksāt vidēji augstu cenu par kvalitatīvu produktu. Mums Eiropā, varbūt jums ir zināms, 30. gados, 50. Sāka masveidā parādīties un ražoties poļu preces. Protams, šeit, kad 90. gados tas sāka parādīties un nākt iekšā, tad visi pirka, jo iepriekš tādas iespējas nav bijušas, un tā ražošana bija tāda, kad cilvēks jau zināja, ka tās ir poļu preces, un tātad poļu precēm nebija kvalitātes, jo tā ražošana bija masveida. Tas mainījās ap kādiem 15 gadiem, tad poļi arī ir sapratuši, ka tirgu vairs nevar pārklāt ar zemes kvalitātes produktu, jo parādījās arī internet vietnes, un visi sāka sūtīt vēl lētāku produktu, tieši tādu pašu, ko viņi ražoja savā valstī, tikai mēs to sūtījām no eBaya. Un poļiem bija jātirgojās, jeb jāsaprot, ko viņi vēlās piedāvāt. Un ap to laiku sadarbībā Polijas ražošanas uzņēmumi iepirka iekārtas no Āzijas valstīm, protams, ne ar zemākās klases, bet ar tiem idējiem, un viņi varēja sākt veidot kvalitatīvu produktu, sākot no apaviem, beidzot ar instrumentiem vai pat mikroshēmām, kas bija nepieciešams Amerikas automobīļiem. Tātad šeit ir jāsaprot viena lieta, ja jūs arī vēlētos kādu produktu ražot, mēs nevaram vairs tirgu nopirkt ar lētām izēvielām un ar lētu piedāvājumu. Protams, ir telefonu maciņu, ko jūs pērkat šeit salonos pa 20, no 15 līdz 20, 30 eiro, vai jūs sasūtat no eBaya pa eiro 50 dažādas sortimentus, un jūs cauru gadu varat mainīt tos maciņus, un jums visu laiku ir jauns telefons. Jā, šādos gadījumos es piekrītu, kad tas gan nav atbildīgi, bet mainot telefona maciņu, mums ir sajūta, ka telefons vienmēr ir jauns, jo viņam mainās tas dizains. Tāpat arī nomainot stikliņu, arī mūsu telefons šķiet jauns. Tātad šeit ir tā lieta, ko mums vajadzētu tā kā saprast, ko mēs vēlamies. Dārgu maciņu ar dārgu stikliņu, kurš īstenībā var nobružāties pēc mēneša 2, atkarībā kā mēs to telefonu lietojam, vai sasūtīt no eBaya, arī protams, skatoties uz mūsu atsauksmēm, klientu atsauksmēm tajā uzņēmumā, no kā jūs sūtat, un sasūtīt sev vairākus stikliņus, vairākus vāciņus un cauru gadu īstenībā nedomāt par to.
jo jūs esat ietaupījuši. Un jāteic, ka Āzijas valstīs tās izēvielu sagatavošanai, jeb kā viņi viņu gatavo, ir lētāka nekā pie mums pērkot un uzcenojot. Tātad ir vēl viena tāda nianse, kad Eiropā šobrīd cenas politika ir diezgan augsta, Latvijā tā ir vēl augstāka. Tātad visu veikalu uzturēšanas, darba algu izmaksāšana, tie ir izdevumi. Katrs izdevums ir pieskaitāms pie mūsu produkta cenas. Un bieži vien šobrīd ir lētāk kaut ko nopirkt internetā, ja kaut kas nepatīk sūtīt atpakaļ, nekā to iegādāties veikalā. Šobrīd ir tāda situācija. Tātad par vēsturi mēs esam nedaudz parunājuši, iepazinuši, tātad esam sapratuši, uz kā mums vairāk nevajadzētu virzīties, uz kuru pusi. Ja? Tātad šobrīd mēs esam uz kvalitāti vērsti, un arī jūs paši šobrīd varat man arī čatiņā uzrakstīt, ko jūs vairāk izvēlaties. Jūs izvēlaties dārgāku, kvalitatīvāku produktu, vai jūs esat tie cilvēki, kuriem patīk pirkt lētākas, mazāk kvalitatīvākas lietas, bet mainīt tās biežāk. Piemēram, apavi, vai tās būs drēbes. Tātad mums arī šobrīd ir ienākuši ļoti liels Polijas tirgus Latvijā. Tie, kas iepērkās Rezervedā, H&M, Moskito, New Yorkerā, Pepko, Sinsejā. Gandrīz visi veikali, kas mums šeit ir, lielākais tā tīkls ir no Polijas. Un šeit mēs atkal varam redzēt, kādas ir tās kvalitāte. Pieņemsim, ne visiem, protams, ir arī tajā pašā Pepko, kas ir organiskā kokvilna, jā, tātad viņa nesaraujās, viņa mazāk atmazgājās, bet parastais, kas nav tā kā ar kvalitātes zīmi apzīmēts, viņam tā produkta kvalitāte ir zemāka. Tātad šeit, pieņemsim, būtu jāpadomā, un jums jāparēķina, ko jūs tātad vēlat, kādi jūs pircēji esat. Nav jau slikti, jo savādāk, ja mēs tādi nebūtu, uzņēmumi nevarētu pastāvēt. Tātad te nav labi vai slikti, vienkārši tas ir informatīvs tāds jautājums man jums. Ja? Esat lūdzu labi un uzrakstiet. Pie produkta koncepcijas mums būtu jāsaprot arī svarīgumu pašiem klientiem un mārketinga aspektu. Kā tad mēs to varētu veicināt, šo pirktspēju, ja produkta īpašību uzsvērumu. Pagājušajā stundā es jums biju rādījusi video par to, kā rodās kokvilna, kā no kokvilnas, cik daudz vajag līdzekļu, enerģiju un cik tas ir bīstami īstenībā un neveselīgi arī dabā ar pesticīdiem apstrādāt kokvilnu, lai mēs varētu ģērbties. Ja? Tātad šeit mārketings varēja strādāt no kokvilnas ražošanas, kā cik skaisti tas viss ir saražots, līdz pat beigām, kad mārketings jums saka, lūdzu mēs šo produktu, kad esam jau izlietojuši vai mums tas ir apnicis, pārvērtīsim vēlreiz par kādu produktu. Ja? Tātad tā ir tā atbildīgais. Ja jūs redzat, šodien es vēlētos vairāk tajai svecei pieturēties, tad kādi būtu tie līdzekļi, ar ko jūs varētu izcelties šajā mārketinga aspektā? Tātad produkts jums ir svece. Tātad produkta raksturlielums būtu, ka tas būtu organisks, ka tas būtu no dabīgām izēvielām. Un sortiments jums būtu kādi 3 veidi, kas ir paredzēti svētkiem, kas jums paredzēti, pieņemsim, vakara relaksācijai, kas nomierina, un 3. piemēram, tagad tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka tūlīt sāksies visādas infekcijas, vīrusi un gripas, tātad varbūt kaut ko no tāda, kas attīra gaisu, ja? Tējas koka, piemēram. Tātad šīs 3 lietas, un cilvēki tās tiešām pirktu, doma jau ir laba, tā kā jums būtu jāmāk pastāstīt, parādīt, ieinteresēt tieši šo produktu. Jo koncepts kā tāds, vispār kā sadalas koncepts, nenozīmē, ka jūs tirgojat sveci. Smieklīgi pareizi, bet jūs tā kā netirgojat pašu sveci, jo tā svece pati par sevi notirgosies. Jums ir jānotirgo tā ideja. Tā ideja jums ir jānotirgo. Jo, ja jūs to ideju notirgosiet, tas produkts pats par sevi tirgosies. Bet, ja jūs iespringstat par to, ka jūs vēlaties sveci notirgot, nevar kļūt
teiksim, bagāts, jo sveces klāsts ir milzīgs. Tas ir milzīgs. Bet, vēlreiz saku, ja ir ļoti laba doma, tieši kā es jums tikko teicu, kad 3 dažādi sortimenti, 3 dažādi stāsti, 3 dažādas informācijas, un jūs notirgojat ar informāciju, nevis pašu produktu. Un, protams, piesaistīt klientus mēs varam ar lielisku reklāmu un pārsteidzošo cenu. Pārsteidzošā cena būtu, man te gribētos ielikt pēdiņās, jo pārsteidzoša var arī būt dārgs, un tas nekas slikts nav. Galvenais, jums ir jāpanāk šo produktu notirgot ar skaistiem vārdiem un ar to tekstu, ko jūs vēlaties pateikt, kāpēc šis produkts ir unikāls. Priekšrocības vispār produkta koncepcijai ir tas, kad inovācija ir vairāk nekā tikai pats produkts. Ko nozīmē inovācija? Inovācija nozīmē tas, ka jūs šim produktam katru reizi pieliekat kaut ko jaunu. Ļoti labs piemērs ir visām viedierīcēm, visām tehnoloģijām. Arī pie pārtikas mēs redzam inovāciju. Vai tas būtu iesaiņojums, varbūt vairāk dabisks, ekoloģisks, pie pašiem teiksim, telefoniem, datoriem, tad, kad mēs to pērkam, kādreiz, es nezinu, vai jūs to vēl atceraties, datori mums bija milzīgas kastes, ļoti lēnas, jā, tad parādījās viņas tievākas un tā, un šobrīd mums ir laptopiņi, kas ir ļoti maziņi, kompakti, un viņi kalpo pat kā planšdatori, jā, kad ir dators un skārieņjūtīgais ekrāns datoram, jā, tad tās ir inovācijas. Inovācija kaut kas jauns pie esošā produkta. Pieņemsim, attēlā jūs redzat maizi, un jūs ļoti labi zinat, ka maize ir maize, bet maize sortiments, tā inovācija ir tāda, kad viņa tiek veidota no dažādiem produktiem, no dažādām kultūra augiem. Viņai var pievienot dažādas sēklas. Viņa var būt vegānā, viņa var būt bez glutēna. Tātad šeit ir tā, ka tā ir tā inovācija. Parasta maize var kļūt par neparastu produktu, ja jums ir attiecīgā, teiksim, domāšana. Šobrīd Latvijā, es gan nemācēšu pateikt precīzu skaitu, bet ir ļoti daudzi, neteiksim, kad viņi ir veģetārieši vai slimi ar celiakiju un ka viņi nedrīkstētu ēst maizi, bet vegāni kā tādi, kad doma par to, ka tur varētu būt ola vai tur varētu būt vēl kaut kas, kas ir pret viņu domāšanu principu, raisa nevēlēšanos iegādāties tādu produktu. Un tā ir niša attiecīgajam ražotājam veidot un izveidot attiecīgo produktu tieši priekš tādiem. Un tāpēc ir galetes. Un arī vēl daudz dažādi produkti, kas aizvieto pašu, teiksim, parastāko maizes klaipu. Tātad no viena produkta izveidojot dažādākas idejas, jeb tā pilnveidošana, inovācija ir tas kaut kas jauninājums. Un kāpēc tā inovācija mums ir priekšrocība? Tāpēc, ka vienu produktu, ja iedomājaties, jūs ēstu tikai 2 veida maizes, tā būtu saltskābā un baltmaize. Citu nekā mums nebūtu. Mums nebūtu, teiksim, priekšrocība, mums nebūtu iespējas izvēlēties. Tā kā šeit ir tas stāsts par to, ka katrs produkts tiek veicināts attīstīt savu domāšanu, veicināt, pilnveidot savas iespējas, lai popularizētu šī uzņēmuma un šī produkta esamību. Un tāpēc mēs vairs neesam 30. gados, kad lietojām nekvalitatīvus produktus, bet šobrīd mēs tās lietojam ļoti pat ekoloģiskus un pat ļoti domājošus uz priekšu gan par mūsu vidi, par apkārtni, gan par to pārpalikumu, kas tas ir. Un kvalitātes jēdziens ir neatņemama sastāvdaļa no inovācijām, jo, ja tas ir kaut kas jauns, tam ir jābūt kvalitatīvam. Ja tas nav kvalitatīvs, tad tā vairs nav inovācija. Ja? Un uzņēmuma pamatā kvalitātei ir jābūt kā tādam mērķim un vīzijai, lai varētu apmierināt tās klienta vēlmes un vajadzības. Tātad, ja mēs šodien nopērkam dārgu mobilo telefonu
virs 2000, un viņš mums saplīst, jeb netīšām iekrīt ūdenī, un visi dati mums tiek nodzēsti, tātad tā summa pret to kvalitāti ir neefektīva. Tāpat arī pirms 7 vai 8 gadiem, kad Volkswagen izlaida 7 vai 8 golfus, precīzi es neatcerēšos, TDI modelīti, tad bija tā, ka vajadzēja ņemt ārā un maksāt sodu, gan arī maksāt kompensāciju pircējiem, jo viņi pārsniedza atgāzes. Tātad šīs modelis, kas maksāja diezgan dārgi, pārsniedza Eiropas Savienībā atļautās atgāzes. Tātad viņi bojāja mums apkārtējo gaisu un ozona slāni ārtīšana notikās. Tātad tā kvalitāte plus inovācija bieži vien lielākos uzņēmumos, kam ir, teiksim, ļoti liels tirgus klāsts, var arī paklupt. Bet te ir tas stāsts, ka, ja uzņēmums ir ļoti atpazīstams, viņi vienmēr var veidot jaunu produktu ar jaunu lozungu un ar jaunu modeli. Un tā tas notikās, ka to viņi ir izņēmuši ārā, kad viņi ir pārveidojuši un viņi uzreiz pārleca, teiksim, konkurentiem pilnīgi ar jaunu produktu klāstu. Tātad šis stāsts ir par to, ka tā inovācija un kvalitāte ir ne tikai tāds kā brīnums stāsts, jeb labās prakses piemērs, bet tieši arī, varbūt arī otrādi, kad sasteidzot savu produktu ražošanu, tas var būt klupšanas akmens. Un trūkumi, tātad pirmais tāds, tas ir aburtais loks. Tātad mums ir produkts, viņš kalpo, produkts kalpo, bet mums ražotājs, jeb konkurenti savā starpā cīnās par savu to klāstu, cilvēku daudzumu un veidojās, teiksim, tiešā vai netiešā konkurence. Un aburtais loks nozīmē tāds. Mums ir produkts, mums produktu ir jātīsta, mums produkts ir jāpilnveido, mums produkts ir jāpārdod. Un tā cirkulācija notiek tik ļoti bieži, un jūs esat arī liecinieki, cik bieži var daudz nopirkt produktus, jo viņi ir jauninājumi. Un tātad tas ražotājs ir izveidojis sev tādu kā uzdevumu, kā mērķi, nekad neapstāties. Jo vienmēr ir jārunā par un jāstāsta par un jāveido pilnīgi jauni, uzlaboti, kvalitatīvi darbi, jeb produkti, jeb pakalpojumi. Un tātad tas aburtais loks, ko nozīmē? Ka tev ir jābūt labākam par konkurentu. Man vienmēr patīk salīdzināt BMW ar Volkswagen un Apple ar Samsung. Tātad šie ir tādi milzīgie divi uzņēmumi, kuri viens otram vienmēr cenšas veidot labākus, kvalitatīvākus produktus. Kaut gan ražotājs varbūt ražo vienas un tās pašas sastāvdaļas vienā valstī. Bet, kā es tikko arī iepriekš arī minēju, īstenībā jūs netirgojat pašu produktu, jūs tirgojat ideju, ka tā ir labāka par konkurentiem, ka tā ir labāka par iepriekšējo modeli. Un tā doma, tā vīzija, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas vēl nebijis, nevienā vēl tāda nav, vēl tāda vispār nav bijis, tātad jūs būsiet pirmais, kas ar kaut ko tādu saskarās. Tātad šīs tās lietas un aburtā loka tās milzīgais trūkums, kad tās idejas, jeb resursi var būt nepietiekoši. Zelta likums, kas jums arī ir vienā no kontroldarbiem, ir tāds, ka mūsu vēlmes un vajadzības ir neīsīkstošas. Mums viņas ir un ir, mums katru dienu kaut ko vajag, kaut ko mēs vēlamies. Bet tas, kas ir izsīkstošais, ir resursi. Ja mēs šeit no virs zemes nogrieztu visus kokus, mēs šeit nevarētu dzīvot, tad mums nebūtu skābekļa. Un tās lietas, kā tas viss ciklējās, ir tā, ka mūsu vajadzības ir pārvērtētas. Un daudzi zinātnieki dokumentālā filmā, kas, es nezinu, vai jūs esat redzējuši, ir Zaļā enerģija ēnu puses,
ir tas, ka mēs šobrīd esam digitāli, kad mūsu domāšana ir tāda, ka mums ir nepieciešams elektroautomobīļi, mums ir nepieciešami saules paneļi, lai visa energoefektivitāte notiktos caur dabas doto iespēju. Mums nevajadzētu vairāk izmantot naftu, ja, kas arī ir iztīkstošais resurs, ja mūžīgi viņš tāds nebūs. Tad šeit arī ir tā mazā problēma, kad, lai mēs saražotu saules paneli vai vēja ģeneratoru vai tās pašas elektroautomobīļus, ir nepieciešams litijs. Un ne tikai litijs, tur ir nepieciešams kaut kāda ap 20 reti sastopamo dabas materiālu, dabas resursu. Un viņi ir izsīkstoši, jo viņi neatrodas Latvijā, viņi neatrodas pat Eiropas zonās. Šie reti sastopamie resursi atrodas 4 valstīs. Un, lai apkalpotu, jeb sāražotu visas pasaules, jeb pārkvalificētu visas pasaules automobīļus no benzīna, dīzeļa uz elektro, nepietiek šādu resursu. Nepietiek. Un tuvākajā nākotnē paredzēts, kad lidmašīnas arī lidos ar šāda veida funkciju, kad lidos ar saules enerģiju. Jau ir, protams, pilota pētījums, ir pilota lidmašīnas, kas jau lido, tās ir maziņas, tie vēl nav Boeingi, bet tā doma, kad viss pāries tikai uz to enerģētisko vērtību. Un šeit, protams, ir brīnišķīgi par to domāt, bet zinātnieki, jo kā arī atzīst un kā arī mums būtu jāsaprot pie paša produkta koncepta, viena lieta ir tas, kas ir nepieciešams pašam cilvēkam, bet otrs, ko uzņēmumi mums piedāvā. Ja uzņēmumi nepiedāvātu mums tādu, mēs nevarētu pat iedomāties, ka mums kaut ko tādu vajag. Tad līdz ar to arī zinātnieki ir vienasprāts par to, ka cilvēce ir pārkāpusi vispār produktu, teiksim, vajadzību vai nepieciešamību jau 50 gadus uz priekšu. Tātad mēs esam pārdzīvojuši un iztērējuši savas nākotnes, savu bērnu, mazbērnu lietas jau, jo mūsu vajadzības un vēlmes 21. gadsimtā ir pārlecušas. Viņas ir pārāk ātri attīstījušās. Kā to nobremzēt, protams, ir ļoti grūti šobrīd, jo mēs pie kaut kā sena neesam vairs spējīgi atgriezties. Tātad padomājiet, vai jūs šodien varētu dzīvot bez telefona, vai jūs varētu dzīvot bez austiņām, bez Wi-Fi, bez mašīnām. Tātad tās ir tās lietas, bez kā mēs vairs nespējam iztikt. Un tas produkta, tas lielākais trūkums, jeb tas aburtais loks, kaut kādā brīdī iespējams nobremzēsies vai apstāsies, bet jā, tātad neko mēs vairāk zemāku vai sliktāku nevēlamies nopirkt. Tā ir mūsu nauda un tā ir mūsu vēlmes. Jā. Un klienti, protams, ir nepieciešams vairāk nekā tikai produkta īpašība, lai radītu to pašu pieredzi. Ja būtu tāds pilnīgi jauns telekomunikācijas produkts, pieņemsim arī telefons, es nezinu, tagad jāpadomā, jāizdomā mistisko ninciju, pieņemsim, vai būtu kāds, kas vēlētos tādu ninciju pirkt, ja viņš ir pilnīgi nezināms. Mums ir vadošie brendi, pēc kā mēs īstenībā esam pieraduši pie iPhone'iem vai pie Androidiem, un šeit ir jāsaprot, vai nincija būtu mūsu teiksim, vai viņš spētu apkalpot mūsu vajadzības, mūsu ieredumus un mūsu tādas ekspektācijas priekš tā, ja mēs esam jau lietojuši Androidus vai Apple ierīces. Un tas nobeidzošais mums būtu, kas būtu jāpatur prātā, ir tā kā vērts atcerēties, pamat patiesības mazās, ja? Tātad nevar padarīt cilvēkus laimīgus, dodot viņiem to, ko viņi vēlas, jo, kā jau iepriekšējā slaidā minēju, cilvēces vajadzības ir neapmierināmas, mums viņas būs, mums viņas nekad neapstāsies, jo mēs esam dzīvi cilvēki, mēs redzam, mēs dzirdam, mums vajag. Un
īstenībā tas produkts nepadara. Uzņēmums nevar padarīt cilvēci laimīgu, ja? Tāpēc, ka tās vēlmes šodien jūs esat priecīgi, esat nopirkuši varbūt jaunu telefonu vai mikroviļņu krāsni, bet rītā jūs jau vai nedēļas laikā jūs jau pie tā esat pieraduši, un jūs sakat, nē, nu forši, nu tādam ir jābūt, ne? Tad man jau kaut ko citu vajag, šobrīd varbūt man vajag kafijas aparātu. Tātad tās ir tās lietas, kad pie viena produkta mēs neapstājamies, mēs veidojam savu dzīvi ar komfortu. Un pēdējais tāds, kas pamatpatiesība, ko būtu vērts atcerēties, ir, protams, ka biznesa modelis, jebkurš biznesa modelis, kura pamatā ir tikai pieprasījuma apmierināšana, tie garantēti neveiksmē. Tātad tā doma ir tāda, kad ja uzņēmums piedāvā vienu produktu, un viņš apmierina tikai vienu vajadzību, un viņām nav iespēja sevi realizēt vai pilnveidot, tātad tas nozīmē, ka nav tā sortimenta nav sortiments, ko mēs varam iegādāties, ja jūs nopērkat to pašu Ninci, bet Nincijam nav vada, nav austiņu, viņam nav apakšā nekādas informācijas, pieņemsim, kuru iClouda uzturēt mūsu kaut kāda datus, vai viņam ir problēmas ieiet mūsu tādā kā Microsoft un vidē, ja, tad daudzas lietas netiek atpazītas. Es zinu, ka tā ir Āfrikā. Āfrikā ir savas telekomunikācijas un savas iespējas, kā viņi tur, teiksim, komunicē, ja, ar vietējiem telefoniem. Es pat nezinu, kas ir tas ražotājs, bet tie nav ne iPhone, tie nav ne Samsungi. Un tā doma ir, ka viņu telefoni nav vērtīgi, viņiem ir ļoti grūti šeit Eiropā iekļauties. Un tātad šis arī, kad biznesa modelis ir jābūt ļoti elastīgam, viņam ir jābūt tendētam uz klientiem, nevis uz viena pieprasījuma apmierināšanu. Varbūt es izņēmumu varētu likt kā kurjeru pakalpojumus. Kurjers veids tikai vienu lietu, viņš piegādā preci. Bet redziet, ja mēs šodien teiktu, ka kurjers savā laikā ir ielicis savā grafikā, ka viņš būs reizīti, tātad tas arī nebūs īstais. Mums ir palicis pēdējā minūte, tad minūtē es gribētu teikt jums milzīgs paldies, ka jūs šodien pieslēgušies esat, un tiekamies mēs nākošu nedēļu. Un lai jums brīnišķīgi atlikusī nedēļa, dariet darbiņus un tad uz tikšanos. Atā! Tā.